Interesants paradoks ar uzņēmējiem ir tas, ka tad, kad viņiem iet labi, tad viņi neklausās tavus padomus. Bet tad, kad ir kaut kāda sauzes pēkšņi iestājās, tad šie paši uzņēmēji nāk pie tevis tur spļaudās un spārdās, ja, kad kāpēc tās nav, un mums vienkārši bija tāda, es teikšu tā, sazemēti, mierīga, jo tas klients ir foršs, ja viņš tāds, hei, draugi, kāpēc mēs nerādamies mākslīgi intelekta tur rezultātos, mēs sakam, vecīt, iepriekšējā gadu mēs esam teikuši, mums jādara tas, teicām tur pagājušajā gadā janvārī, februārī, tad 25. gadā, tagad 26. gada sākums joprojām izdarīs. Tā viņš tur iet kaut ko pats mākslīgam intelektam paprast kaut kāds jautājums, un viņš mums saka, jā, es paskatīju, uztaisīju researchu, viņš man tur teica, mēs saka, jā, visu, ko viņš tev saka, mēs tev arī esam sūtījuši e-pastos, rādījuši, un tāpēc ir svarīgi klausīties tos speciālistus, un vienkārši tad, kad ir jau slikti, nav vērts iet sākt tur kaut ko lamāties un spārdīt tur tos izstrādātājus, ja, tāpēc, ka tev brīdī tas neko neatrisinās. Tu esi pieļāvis to kļūt, tu neizklausies, tu neizdarīsi to, ko tev teica. Tagad ir jānomierinās, jāsliek plāns, maģija nenotiks, tev būs jāiesaistās, tev būs jāmaksā par to, būs jāstrādā, bet to rezultātu saņems vēlāk. Tāpēc ir gudri lietās ieguldīt un attīstīt tad, kad ir labi laiki, tāpēc, ka tā to ieguldījumu tu sajutīsi atpakaļ, dabūsi tad, kad ir slikti laiki. Piemērs ir mūsu draugs no ventilācijām. Viņš sāka SEO optimizācijā, tur saturā, mājaslapā un visos šos tiktokos ieguldīt tad, kad viņam ir labi laiki. Un tagad ir nesezona, viņam joprojām ir labi laiki. Ja? Es zinu, citi nozarē, tur mums nav darba, mums nav naudas, mūsu draugam no ventilācijām viss notiek, pēc viņš ieguldīja tad, kad bija labi laiki. Ja arī tu gribi laicīgi sagatavoties sliktiem laikiem, kad būs nesezona, sāc darīt sezonā un atnāc pie mums uz e-commerce drive mājaslapā e-komercija.lv, pieskaties konsultācijā un mēs tev visu sakārtosim.